Pagājušajā sērijā atgriezām vaļā šo te garanciju, saremontējām visu, kas tai iekšpusē bija remontējams, nomainījām visus fragmentus, kurus vien varēja nomainīt, kurus vien vajadzēja nomainīt, iztīrījām ārā visu rūsu, sagruntējām un sākām jau visu metināt kopā. Šādi te izskatījās aptuveni detaļas, kuras mēs iemetinājām pagājušajā sērijā, un to, ko mēs metināsim un darīsim šodien, to tev tūlītās es parādīšu. Principā šis te lonžerona fragments apmēram. Tagad turpinam darboties ar to, ko nobeidzām pagājušo sēriju. Mēs ņemam izmērus no Volvo aizmugurējā pusrāmja. Filmētā indeks un tur. Plus, mīnus. Un centri kaut kādi 104. Aptuveni 104 cm. Kaut kāda 1 cm robežās kaut kas var nostaigāt, jo viņš ir tāds šajās te buksēs, principā. Vismaz plus mīnus 104 cm. Centimetrs turp apakaļ, apmēram tajā. Tajā mums ir jātrāk. Jābūt 104. Principā arī ir, var teikt, 104. Jū. Es, kur viņš tā arī būs, čuķi uz augšu. Nedaudz uz augšu. Tā kaut kur viņš būs. Principā var teikt perfekti. Es pat teiktu, stilts ir vienkārši, tieši viss būs ideāli. Pa lielam jau īsti nevar nebūt. Jo kā redz, kur mēs redzam vietas, kur mēs esam urbuši ārā. Un redz, kur ir. Un mēs viņus ieliekam pret šīm te vietām visām, ja. Šiten bija kaut kāda neliela. Nobīdi izveidojusies, jo šī te detaļa ir no otras mašīnas. Un arī šis te lonžerons tika nedaudz deformēts, ka mēs ņēmām. Kaut kur ir kaut kādas minimāls nobīdes, kaut kādu milimetru robežās. Un tāpēc arī te mēs pat nevaram 100% spriest, jo tas tilts, kā saka, viņš tajās buksēs staigā ļoti brīvi ar pirkstu pakustinot kaut kādus centimetrus, vairākus pat. Tā kā, ja mēs esam ļoti tuvu 104 cm atzīmē, tad mēs esam, var teikt, desmitniekā, es domāju. Viņš varētu būt arī, kad stilts ir tādā tālu. Tā kā visi perfekti, nekur nekāda attāla te baigi nevar zust, un viņi arī nav zuduši. Vienkārši droši paliek nedroši, mēs labāk pārliecinājāmies, jo, tā kā iemetinās, tad jau būs par vēlu. Tā, turpinām darboties. Tieši tā, ko līdz esam pārliecinājušies, ka nekādu būtisku nobīdi nav, sainstalējam metināmo aparātu un ķeramies pie metināšanas darbiem. Lai šo te garancijas fragmentu precīzāk un vieglāk mēs iemetinātu, sākotnēji to pieskrūvējam ar metāla skrūvēm, lai tas ieņemtu tieši to vietu, kurā viņam ir jāatrodās. Neliels niansītis pieslīpējam vēl ar āmuru, lai metāls stāvētu pretī metālam un izveidotos skaista un izturīga metinājuma šuve. Sākam ar to, ka nometinam visu lielo šuvi. Un tad nofinišējam ar punktu metinājumiem. Vēl ik pa laikam, protams, pārliecinoties par detaļas atrašanās vietu, pabīdot to, piestiprinot, bet lielā mērā jau notiek metināšanas darbi. Tiek piemetināts atpakaļ tieši tur, kur no rūpnīcas tie bija piemetināti ar punktu metinājumiem, plus vēl dažas ekstra vietas metinājumiem. Šis ir tas, ko mēs pat paveicām. Iemetinājām iekšā šo te lonžeronu. Vēl nekas nav tīrīts. Kādus skaistus mākslas darbus ir sazīmējuši mūsu metināšanas zirgstelis. Kūstošais metāls magma. Un jā, iemetinājām visu apakšējo daļu, salīmeņojām šo te vēl tādus pēdējos milimetriņus pirms pieķērām. Tā kā šī te malē iet. Tā kā viņai ir jāiet taisni,
Viss te ir piemetināts, viss šitie punkti metināti, varbūt, ko mūsu pilnā šobrīd ir. Tā kā jā, tas ir šodienas guvums. Tuvojās pusdienas laiks un sāksim taisīt šo te vietu domkarta vietai. Pa lielam, es domāju, ka darbu secība ir tāda, ka mums vēl ir jāiegūst tā domkarta vieta no šitā. Šis te biezais stiprinājums mums ir vajadzīgs, viņš jādabona nost pilnībā. No visiem pārējiem metāliem jāatbrīvo. Un tad mēs viņu sagatavosim, gan jau sasmilštrūklosim vēl kaut ko. Un tad jau mums ir detaļa, ko visu laiku likt klāt un piemērīt, tad, kad tas ir nepieciešams. Un jā, un tad arī mēs varam diezgan pareizi un precīzi izveidot šo te pamatni viņam. Tā kā bez viņa mēs īsti nevaram tā darboties, jo kā redzat arī šeit, jā, viņš iet. Un tur ir domkarta vieta, viņš nedaudz izmaina formu, kur te panāk uz āru, un tur jāiet nedaudz iekšā, un viņš iznāk ārā un atkal iet taisni viss, ja? Tā kā viņam ir tur tā kā neliela sēžiņa jāietaisa. Kā es iepriekš iemetināju atsevišķu detaļu un ar āmurīti nedaudz ielocīju iekšā to sēžu, piemērot viņu ik pa laikam, un tad tādējādi uztaisīju to sēžu, jā. Un tagad, jā, šeit būs jādara kaut kas līdzīgs. Un visticamāk, jā, ka te arī izmantosim kaut kādu biezu materiālu. Jo te jau tas lonžerons ir diezgan biezs. Un, jā, šī ir tāda zona, kas ir diezgan atbildīga par auto pacelšanu ar domkratu. Šeit arī stiprinās klāt pusrāmis. Un jā, sajūdz šērs lonžeronu kopā. Tā kā šī ir tāda diezgan nesošā daļa visā automašīnas virsbūvē. Diezgan svarīga. Tāpēc arī te ir tādi biezi materiāli. Un tāpēc arī te nav tā, ka vienkārši savienojas un pāris punktiņi, ja? Bet te jau no rūpnīcas ir šāda te pārkara detaļai. Un viss ir vienos punktu metinājumos. Tāpēc arī mēs te ļoti pievērsām uzmanību, lai tie metinājumi būtu ļoti karsti, caurkausējoši, sakausējuši, lieli radiusā. Un jā, reāli skaisti. Nu vai nav skaisti? Ko? Vai te nav skaisti? Ko? Tālvalda. Ir. Daudz apdomājot un parunājoties, nonācām pie secinājuma. Pie ļoti ironiski secinājumi. Šī te automašīna, ja, vispārībā, kāpēc viņa šeit atrodas uz šīs te rotācijas iekārtas. Var sakot, stāsts bija tāds, ka viņai mainīja riepas, riteņus. Viņu pacēla aiz domkrata šitajā pusē, un domkrata stiprinājums ielūza iekšā virsbūvē rūsas dēļ. Un tad vajadzēja šo te vietu saremontēt, sametināt, atbrīvot no rūsas. Un tad sāka mašīnu vairāk pajaukt ārā, kaut ko pacelt uz pacēlāja, uz auto pacēlāja. Tad paņēma ārā salonu un saprata, ka jāmetina tur, un ka tas nav tikai šī te vieta, ja. Tas vienmēr tā ir. Un ironiskākais ir tas, ka pa lielam tikai tagad tiek remontēta tā vieta, kuras dēļ vispār tika sākts šis te lielais projekts. Jūs jau redzat, jā? Mašīnas priekšpuses. Te viss ir metināts, tur kaut kas metināts. Viss šitais te priekšējais grīdas panelis tika mainīts, viss slieksnis, iekšējās siekšana daļas, domkrata vieta priekšējā. Viss tika metināts, lonžerons šitam te fragments, nu, šķērsijai. Tur viss tika metināts, viss arks iekšpusi. Tur viss, jā, šiten viss tika mainīts. Šis tika no rokas taisīts.
Tur visur tika rūsas tīrīts, viss tā aizmugure tika metināta. Kas tika nav darīts, jā, vispār. Te arī visa iekšējā arka šādā te platumā, fragmentā. Nu te tika mainīts viss, jā. Kas tika nav darīts? Vēl šis, protams, jā. Šis. Un tagad tikai tā domkarta vieta. Vajadzēja jau visu mašīnas attaisīt. Un šito atstāt kā pēdējo, ne? Tā būtu vispār forši. Bet jā, baigi interesanti. Un beidzot, Volvo tiks pie jaunas domkarta vietas. Secinot šo te ironisko faktu, turpinam strādāt tālāk. Šī te ir domkarta vietas stiprinājuma detaļa, kura mums ir jāiegūst no donora automašīnas. Sākam ar to, ka nogriežam nost visu lieko metālu, lai varam ērti tikt klāt punktu metinājumiem, izslīpēt tos un iegūt mums vajadzīgo detaļu. Šeit jau ir nogriezts liekais metāls. Tagad sākam identificēt punktu metinājumu vietas, pārliekam slīpējamo disku leņķa slīpmašīnai un šos te metinājumu punktus slīpējam ārā. Dzirkstelēm intensīvi lidojot pa gaisu, metinājuma vietas tiek izslīpētas ārā. Tad mēs ķeramies klāt pie vecajiem draugiem kalta un āmura un atbrīvojam mūsu domkarta stiprinājuma vietas no liekā materiāla. Lūdzu, cik skaisti tas atdalās, un šādi izskatās mūsu domkarta vietas detaļa. To tūlīt pat notīrīsim lielā mērā no rūsas drāšu birsti, un pēc tam nofinišēsim to ar smilšu strūku. Kā arī apslīpējam līdz galam šos te metinājumu punktus, lai detaļa mums skaisti piegulētu jaunajai virsmai. Paga, viņi mūs nesponsorē. Un jā, jūs pilnībā pareizi sapratāt. Tagad mēs izveidojam urbumus priekš metināšanas. Gluži kā tas ir bijis no rūpnīcas, šī te detaļa turās uz punktu metinājumiem. Mēs tos imitēsim ar maga metināšanas iekārtu, kā jau līdz šim. Un šādi jau izskatās detaļa, kad ir saurti urbumi. Tagad ķersimies klāt pie smilšu strūks, lai iztīrītu pēdējās rūsas paliekas pilnībā. Nu un, protams, ka pēc smilšu strūklas seko gruntēšanas darbi. Un te es ķeros klāt pie domkarta vietas jaunās virsmas izveides. To mēs izveidojam arī no 2 mm biezā tēroda, jo viss šis te lonžerons ir aptuveni no tik bieza materiāla. Kad visdažādākie izmēri ir noņemti, sākam uzzīmēt jau aptuveno detaļas formu. Tad griežam viņu ārā. Visi izmēri ir ar nelielu rezervi, lai pēc tam, kad detaļa ir izveidota, var nogriezt lieko un kaut kādu iemeslu dēļ detaļa nesanāk pārāk maza. Uzreiz noslīpējam griešanas procesā izveidojošos metāla skaidu, lai nestraumētu rokas un vienkārši negadītos nepatīkams ķibels.
Un šeit jau sāku prognozēt aptuvenās locījumu vietas. Zīmēju viņus un drīz pat ķersimies pie detaļas izlocīšanas. Galvenais mērķis šeit ir uztaisīt detaļu tuvu tam, kāda tā ir bijusi oriģināla. Ideālā variantā, lai skaisti piegulētu jaunā domkrata vieta. Lūkot 2 mm biezu tēraudu, neiztikt bez pāris liekiem iegriezumiem, kurus vēlāk aizmetinās ciet. Labi instrumenti šeit, kuri palīdz, ir āmurs un skrūvspīls, jo mūsu paštaisītā liecamā iekārta īsti nav paredzēta tik biezam materiālam. Ar meiseli un āmuru iesitam locījumu vietas, lai metālam būtu lielāka tendence liekties tur, kur mēs to vēlamies. Jāiet piemērīt. Un nu jau sāku piemērīt jauno detaļu, ik pa laikam pielūkot vēl pēdējās niansītes. Te jau slīpējam nost ar korāļu disku, metālu līdz spīdīgam metālam priekš gruntēšanas. Šito te visu notīrījām, nost tur visādi ceļiņas un visādas citas draņas, kas tur bija, un, nu, lai labi turētu klāt grunts, un tagad mēs visu nogruntēsim, lai grunts turētos un nerūsētu, cik ar ilgi iespējams. Iekšpuses zonā cenšamies grunti īpaši nežēlot, jo pēc tam vairs tur tikai tiks apstrādāts ar vasku. Un nebūs īpaši iespējams tur vairs iepūs jebkāda veida gruntis. Tad, protams, apslīpējam zonu, kurā ies mums pilnā metinājuma šuve gan uz automašīnas fragmentiem. Čaks Noris. Čaks Noris negaida, ka laiks apstāsies. Es redzēju to ainu, kur Džeks zāģē koku nost, un Čaks Noris paņem sliedu apstādīt. Gan arī detaļai, kuru medināsim iekšā. Vēl arī nogriežam pēdējās niansītes, kas ir pāris milimetri dažviet, lai jaunā detaļa piegulētu cik vien var perfekti un nebūtu nekādu sarežģījumu metinot to iekšā. Lūk arī mani solītie slīpēšanas darbi jaunajai detaļai, un nu jau ķeramies klāt pie metināšanas. Sākumā detaļu sastiprinam, salīmeņojam ar pāris metināšanas punktiem, tad, kad detaļa plus mīnus turās savā vietā, tā kā tai ir vajadzīgs turēties, tad sākam pilnus metināšanas darbus. Kārtējo reizi, ja nepārtrauktu, kārtīgi caurkausējumu, augstas voltāžas šuvi, jo šai te vietai, principā, būs jāceļ augšā visu Volvo vēl gadu desmitiem. Šeit es filmētājiem attaisnojos, kāpēc man tur metinājums šūs šķība aizgājusi, bet nu tas ir nieks šī gadījumā. Šajā te momentā skanēja skaļa mūzika filmējot. Lai izvairītos no copyright, pārunāšu šo te kadru. Lūk, arī ir urbums, kurš dublējās arī otrā pusē. Un to te urbumu mēs izmantosim kā atskaites punktu tam, cik tālu mums ir jāmetina jaunā domkrata vieta, lai tas būtu tāpat kā otrā pusē un tāpat kā no rūpnīcas. Lūk, kur arī tiek veikts mērījums vienā pusē un otrā pusē, un tādējādi mēs panākam to, ka mūsu domkrata vieta atrodas tai paredzētajā vietā. Atzīmējam ar flomasteru punktus. Un tad jau mēs metinām iekšā mūsu jauno domkrata vietu pa urbumiem, kurus mēs izurbām iepriekš.
metinam klāt ar augstu voltāžu, lai panāktu pilnīgu detaļas caur kausējumu. Un šī domkrita vieta turētos vēl vairākas dekādes. Jā, ja reiz iztur man kulaka testu, tad jau būs spēcīgs pietiekami. Un tad jau sākam uzfrišināšanas darbus, sākotnēji ar cieto slīpējumu disku, apslīpējot metinājuma vietu augstākos punktus. Gan pilnā šuves, gan arī punktu metinājuma vietas. Zirgsulēm šķendoties pa gaisu lidojot, visi metinājumi tiek skaisti apslīpēti. Izrādīsim cieņu manam filmētājam par vēlmi sēdēt šādā skaidu jūrā, lai iegūtu šādus labus kadrus. Aptuveni šādi jau izskatās šuves, kas ir vispusēji apslīpētas. Tagad ķeramies klāt pie smilšpapīru lapiņu diska, lai panāktu vēl skaistāku rezultātu. Protams, arī, ka metinājuma vietas nedaudz apslīpējam no iekšpuses. Un pirms gruntēšanas notīram visu virsmu no metāla skaidām un pārējiem draņķiem. Un tad jau, protams, visam pārējām pāri ar kārtīgu grunts krāsas slāni. Un ar šo te skaisto mirdzošo rezultātu arī beigsim šo te sēriju. Paldies tev par skatīšanos un gaidi nākamos sēriju un nākamās sērijas un nākamos projektus. Liels paldies par tavu laiku, ar tevi kopā bija Citāda garāža. Visu labu!